Es varbūt no tāda dienvidu kurzemes skatu punkta, mums ir tā, ka mums ir ļoti liels novads, un šajā novadā mums ir šobrīd tikai 2 jauniešu centri, un pat tās aktivitātes, ko mēs piedāvājam, ne visiem jauniešiem ir pieejams, jo šobrīd šie jauniešu centri ir gan Aizputē, gan Nīcā, kas ir ļoti foršas vietas, ļoti forši jauniešu centri, bet tā problēma ir tas, ka, piemēram, no Vērgalas jauniešiem nav šis transports, lai viņi varētu aizdoties. Es kā pietbērnu mamma teiktu, ka lauku jauniešiem ir ļoti svarīga tā kopā sanākšana un iespēja kopā sanākt, lai ir tāda vietiņa, kur atnākt, lai tā kā mēs dzīvojam diezgan tālu no centra, lauku centra, tad man pašai ir jānogādā bērni. Viņiem tur ir draugības sarunāts, viņi tur iet tikties vasarā viegli, viņi paši arī te nebrauc uz to centru un tur viņi visi satiekas. Bet tās laikapstākļos, kā piemēram šodien, kad daudz sniega, tad ir tiešām mammai vai tētim visur jānogādā pašiem savu jauniešu, tāpēc es ļoti novērtēju tādas iespējas, kad iebrauc tik tuvu pie mums ar dažādām aktivitātēm. Tiem jauniešiem, kas dzīvo tālāk no pilsētām, viņiem iespējas noteikti ir mazākas. Es pati reiz dzīvoju tādos ļoti dziļos laukos, un tur principā tāda iespēja nebija. Man nebija iespēja tur ar citiem jauniešiem satikties bieži, izņemot skolu, un tāpēc es ļoti novērtēju, ka man bija tāda iespēja šeit. Tas noteikti veicina savstarpējo komunikāciju, dažādu veidu sapazīšanās, kas noder arī tālāk dzīvē. Tā kā ļoti vērtīga pieredze. Un tāpēc šajās vietās, kur nav varbūt tik daudz tās aktivitātes pieejamas, kur ir šīs mazās skolas, kur ir šīs mazās kopienas, ir ļoti svarīgi, lai jauniešiem ir uz vietas pieejamas tās aktivitātes un lai viņas ir dažādas aktivitātes, varbūt tādas, kas viņiem ir neierastākas, jo tas paplašina to viņu domāšanu, tas sniedz viņiem iespēju domāt ārpus tādas kastītes, kas viņiem ir pierastas, un tas arī iedzīvina to vietu, kurā viņi ir, jo rodas jaunas iespējas, viņi paši paliek aktīvāki un tā viņu domāšana izmainās un viņi ir gatavi vairāk paņemt no pasaules. Tas ir noteikti ļoti svarīgi, jo viņi visas jaunās idejas uztver, viņi mācās jebkuras situācijas, viņi gūst pieredzi, viņi dzird, viņi ieklausās, viņi spēj par to arī runāt pēc tam, viņi brīvi pauž savu viedokli, un tāpēc ir arī jebkura iespēja, ko mēs skolā uzaicinām, vai tie ir kādi klātesoši uz vietas cilvēki, vai tie ir lektori no malas, kas ir pie mums skolā, tie māca mūsu jauniešiem būt atvērtiem, māca viņiem brīvi runāt, brīvi izteikties, māca brīvi arī uzvesties, un tas ir ļoti svarīgi pie tā, kādi viņi arī pēc tam aiziet no mūsu kā pamatskolas projām. Es citos labāk jaunos cilvēkos, un man bija drošāk, jo es iepriekš nerunāju jauniem cilvēkiem, bet es saņēmos un aizgāju un tos laboju. Pāris gadus atpakaļ es atceros to situāciju, kad mēs vienā mazā lauku skolā runājam ar skolēniem, un kad es jautāju, kas ir tas, ko tu dzīvē darīsi, un man atbildēja, es tepat kūtī strādāšu, jo mans tētis tur strādā, mans vectēvs tur strādāja. Un kad es jautāju, kas ir tas, varbūt, ko tu gribētu darīt, viņš saka, bet es jau tālāk nekur netikšu, jo tas ir tas, ko es visu laiku esmu redzējis. Un tāpēc man liekas, ka tai lauku vidē mums ir jāpilina iekšā tās aktivitātes, jāparāda uz to, ko viņi ir spējīgi iedot šai vietai un ko viņi paši var izdarīt. Viņi var aizsniegt zvaigznes un izdarīt jebko, kas ienāk prātā.